Labdien, draugi! Šodien parunāsim mazliet par meditācijām. Te radās tāds jautājums, varbūt var kaut ko ieteikt, tad jau, domāju, uztaisīsim video jums izskaidrojumu, tā varbūt būs labāk. Kas ir meditācija? Meditācija tā ir saziņa ar savu iekšējo dvēseli, ar sevi, ar saviem augšējiem spēkiem. Tā var būt kā arī palīdzības lūgšana, tā var būt kaut kādu jautājumu risināšana, tā var būt arī vienkārši relaksācijā un saziņa ar saviem augšējiem spēkiem. Un, ja jūs darat kaut kādu svarīgu, garīgu darbu, tad viņi vienkārši var sūtīt jums svarīgo informāciju tajā ceļā. Tad, kad jūs esat meditācijā, ir kaut kas svarīgs, jūs esat transa laikā un tad atnāk kaut kas. Kas būtu galvenais, draugi? Tur viss notiekās uz sajūtām, vai ne? Jums pirmkārt vajag atrast mierīgu tādu relaksējošu. Pilna YouTube ir ar meditācijas mūzikām. Tās ir gan dabas skaņas, gan dzīvnieku visādas putnu čivināšanas, gan vienkārši kaut kādas violas spēle vai kas, tas nav nozīmes. Tas atkarīgs no jums. Kādu jūs vēlaties melodiju? Bet galvenais, lai viņi jums izraisa pozitīvas emocijas, nevis kaut ko negatīvu un kaut kādus tādus uztraukumu vai kaut ko tādu. Un tad jūs dodaties, ieliekat austiņas ausīs, apguļaties divānā, ieslēdzat to mūziku austiņās. Acis ciet, vislabāk varbūt pat ar apseju, tāpēc, ka lai ir pilnīga tumsa un pilnīga klusums, tikai un vienīgi tā melodija, lai būtu dzirdama. Un atslābinat savu ķermeni, jāatslābina ķermenis ir tik tālu, lai rodas tā sajūta, kad jūs ieplūstat divānā. Esat tā atslābinājušies, vai ne? Tā pilnīga relaksācija. Un tad, kad ir tā pilnīgā relaksācija, tad mēs varam sākt sazināties. Viena no labākajām metodēm, kā atslābināt ķermeni, sākat dziļi elpot, ievelkat elpu, izpūšat, ievelkat, izpūšat, un pēc tam pārējat elpošanā cauri pēdām. Iedomājieties, ka jūs ievelkat gaisu cauri pēdām, un tā gaisa plūsma plūst pāri visu jūsu cauri ķermeni līdz pašai galvai. Un tad, kad jūs pūšat ārā, jūs atkal pa ķermeni pūšat uz leju, iet un iziet ārā pa pēdām. Tā ir gan ļoti laba ķermeņa attīrīšanas metode. Tur var paķert pa ceļam domas sliktās, kas jums traucē, piemēram. Un tur arī var paķert kaut kādas sāpes, kas ir ķermenī. Vienkārši tajā gaisa plūsmā, tajā pūšanas brīdī ārā, vienkārši mentāli, doma līmenī, ieliekat to savu sāpīti tajā gaisa mutulī, kurš iet ārā tajā brīdī. Un viņš izies caur jūsu papēžiem ārā un turpināt šitā elpot, un turpināt. Var pat neiet meditācijā, kad ir kaut kāda attīrīšanās procesa, var vienkārši šito praksi veikt. Bet, ja jūs gribat iet tālāk un meditācijā, tad jūs ejat tālāk, izmantojot šo praksi tieši, lai atslābinātos. Un tad jūs mēģināt ar savu zemapziņu, ar savu apziņu, ar visām apziņām kopā sazināties, sadzirdēt. Ceļojiet uz augšu, domu līmeni, ejiet uz augšu, ejiet kā nu kuram liekas, kur atrodas mūsu augšējie spēki. Vai tas ir mākonis, vai tie ir kaut kādi pils, vai vēl kaut kas, tam nav nozīmes. Jūs dodaties uz turieni, kur jums liekas viņi ir. Te nav tāda konkrēta algoritma, vienkārši jums vajag sajust to visu. Ir jābūt noformulētam jautājumam, kāpēc jūs ejat. Kā jau es teicu, ja jūs ejat vienkārši uzzināt, varbūt ir kaut kas jauns, tas jums ir svarīgi. Ja jūs palīdzat cilvēkiem garīgi attīstīties, vai ne? Tad jūs varat arī iet ar tādu jautājumu, piemēram, vienkārši pakomunicēt ar viņiem. Tad jūs ejat ar tādu mērķi. Bet jums arī vajag nospraust tās, kas ir nosprausts tātad jautājumu konkrēti. Jums ir jāpasaka tur. Man vajag to un to. Nevajag runāt ar viņiem kā ar augstāk stāvošām personām. Viņi ir tu esi viņi. Tā ir vienkārši tava daļiņa. Tā ir tava cita daļiņa vienkārši. Tie nav nekādi tur, nezinu, karaļi vai vēl sazin, kas kā mūsu tos zemes ir pieņems dalīt cilvēkus un visus pārējos, vai ne? Nu jā, tad jūs esat to visu tur sadarījušies, uzdevuši savus jautājumus, visu un droši ņematies. Ja jums rodas kaut kāda negatīva sajūta vai kaut kas tur nav labi, ļoti bieži nelabie gari mēģina aizstāt labos garus un nostāties viņu vietā, lai mūs pakļautu kaut kam, saviem līgumiem, lai ar mums noslēgtu līgumus, lai mēs būtu viņu pakļautībā. Tātad, kas notiek? Viena metode, kā jūs varat viņu pārbaudīt. Ja jums liekas, ka tas nav kaut kas nav riktīgi, vai ne? Pajautājiet tam
garam, ko jūs šobrīd redzat. Pasakat, piemēram, kaut kādu, nezinu, es gribu būt prezidents vai es gribu būt miljonārs, palīdzi man lūdzu ar šo jautājumu. Un ko tu gribi, lai tu man palīdzētu? Un ja viņš jums pasaka atpakaļ, ka es gribu to un to, es izpildīšu, bet es gribu to un to, tev jāizdara tas un tas, kad sūtat viņu 3 mājas tālāk, 3 reizes atkārtojiet. Es atceļu, es nevēlos, es atsakos no taviem pakalpojumiem, es atsakos no taviem pakalpojumiem. Tie var būt jebkuri vārdi, vienkārši dodat viņam saprast, ka jūs atsakaties kategoriski, 3 reizes atkārtojat vienu un to pašu. Un par cik uz mūsu planētas un arī garīgajā pasaulē ir brīvās gribas likums, tāpēc viņam nav tiesība uzspiest kaut ko un viņš aizies projām. Tas ir 100%. Un tad vēl ir tāda lietiņa, ja kāds mēģina uzspiest sarunāt kaut kādu vienošanos noslēgt ar tevi, līgumu vienošanos, kaut vai tā vienošanās ir par vienošanās rīt vēl meditācijā satikties, vai arī vienošanās miera izlīgums kaut kāds, vai arī jebkāda veida vienošanās. Arī atsakaties uzreiz, 3 reizes atkārtojat attiekšanās vārdus un sūtat viņu projām. Tāpēc, ka tas arī ir atklātais līgums. Un, ja jūs viņu noslēdzat, tad jūs esat viņa pakļautībā. Viņš sūks no jums enerģiju, kamēr tur jau tad tikai regresa seansa laikā varēs pārtraukt visus tos līgumus un visu pārējo. Tā kā esat ļoti uzmanīgi ar šitām visiem lietām. Bet tā meditācija vispār kopsumā, tā ir fantastiskākā lieta, kas var būt. Tā ir saziņa ar mūsu dvēseli, ar mūsu augšējiem spēkiem. Nebaidieties to darīt, izbaudat, draugi, un ejiet, darat. Tas ir labākais moments, kas vien var būt. Tas jums dos ļoti daudz pozitīvu emociju, daudz pozitīvas enerģijas, ļoti daudz atbildēs jums iedos galvā. Ja jums traucē, ja jūs tikko sākat meditēt un jums traucē domas kaut kādas, jūs mēģināt koncentrēties, bet domas par šito ikdienas dzīvi jums traucē kaut ko darīt, vai ne? Ir arī divas metodes, 2 veidu metožu. Viena no metodēm ir tajā brīdī, kad tā doma uzrodas, iedomājies savā galvā plūstošu upi ar mazām buru laiviņām tādām. Un tajā brīdī paņem to domu no savas galvas un ieliec tajā laiviņā iekšā un laiviņa peld projām. Un tas būs jādara tik ilgi, kamēr jūs tiksiet galā ar savām domām. Ir otrs variants, tāda pati situācija, iedomājies istabu, kurā tu atrodies šobrīd. Istabas vidū stāv liela kasta, bāks ciet, kasta liela. Un tev ir doma kaut kāda ieskrien galvā, tu to domu paņem savu rokās, atver kasti, iemet to domu iekšā un aizver kasti ciet. Un turpini darīt tālāk savas lietas. Nākamā doma atnāk atkal izdari tādu pašu kustību. Paņem domu, iemet kastē, vāks ciet. Tas var būt vairākas meditācijas jums aizies reizēm tikai, lai sakontrolētu savas domas. Ja jūs darīsiet katru reizi pareizi, un jūs tās domas metīsiet tajā kastē vai tajās laiviņās liksiet, tad viņas atkāpsies. Un tas ir maksimums pāris dienas, vajag pacīnīties, un tās domas atkāpjas, un viņas vairāk neiejauksies mūsu meditācijas procesā. To dara mūsu prāts, tāpēc, ka prātam galīgi nav izdevīgi, ka mēs ejam meditācijā, jo meditācija ir tā lieta, kas liek cilvēkam saprast, apzināties realitāti un attiekties no prāta pakalpojumiem, un prātam tas galīgi nav vajadzīgs, tāpēc, ka tad zūd zombēšanas visas šitās ieliktās programmas un viss, un viņiem to nevajag. Cīņa notiek. Ar labo un ļauno cīņa notiek patstāvīgi. Tur no tā nevar izbēgt, un jo smagāka ir cīņa, jo tas norāda uz to, ka tu esi vecāka un attīstītāka dvēselē. Tā kā tā, mani draugi, labi izbaudat meditāciju. Ir jautājumi vēl par meditāciju, droši uzdodat. Vai atbildēsim rakstiski, vai arī video formā. Turaties, cīnaties, darat, ejat uz augšu, izbaudat, viss ir super. Mēs jūs mīlam. Un tāpat arī, draugi, ja ir vēl cita veida jautājumi, jebkādi par garīgu attīstību vai par mums cilvēkiem, vai ko droši uzdodat, prasat, atbildēsim, palīdzēsim ļoti labprāt, draugi. Mīlestību visiem sirdī un veselību ķermenī.